Radošās darbnīcas projekta Atbalstīt ceļā ietvaros. Radošās darbnīcas mums bija dažādas. Faktiski mēs devām ļoti lielu brīvību gan bērniem, un mēs devām ļoti lielu brīvību māksliniekiem. Un galvenais uzdevums bija māksliniekiem, vai nu tie ir kustība mākslinieki, vai tie ir arī komiksu mākslinieki, vai tie, kas nodarbojās ar gleznošanu, saprast katru bērnu individuāli, un mūsu labākie draugi bija Zīmolis un Ota. Un tad 2 dienas pirms nākamās darbnīcas mākslinieki gāja uz veikalu un iepirka materiālus precīzi katram bērnam. Un mēs katram bērnam, vienalga vai tas ir Kuldīgā, Liepājā vai arī Rīgā, mēs veidojām individuālu plānu, mēģinājām sekot viņa interesēm. Tas lielākais gandarījums bija skatīties, kā bērni atklāja savas intereses. Bija brīnišķīgi skatīties, kā bērni un jaunieši mācās viens no otra. Jo, ja pirmajās nodarbībās mums galdi bija salikti pilnīgi atsevišķi un katrs sēdēja pie sava galda, tad mēs aizvien vairāk un vairāk bīdījām tos galdus kopā, un noslēguma darbnīcās jau visi sēdēja pie milzīga galda. Izņemot dažus jauniešus, kam ir liela jutība pret skaņu un arī pret sociālo miedarbību. Bet atkal tāds mans milzīgākais gandarījums bija, ka tad, kad bija viena no noslēguma darbnīcām un atnāca jaunietis, un viņš parasti darbojās blakus kabinetā viens pats. Un es viņam biju sagatavojusi vietu pie citiem jauniešiem, un es viņam piedāvāju, kā tu vēlies strādāt atsevišķi vai pie draugiem. Viņš nedaudz pasvārtījās un apsēdās kopā ar visiem pārējiem. Un šie ir tie brīži, kad es jūtu, ka jā, tas ir tā vērts, es zinu, ko es daru, kāpēc es to daru. Jo, lai gan bieži vien izskatās, ka bērni, jaunieši, pieaugušie ar autismu nevēlas nevienu kompāniju, tā nav taisnība. Viņi daudzi no viņiem ir ļoti, ļoti vientuļi. People look at musical instruments. People singing, there's boys and girls. This is giant organ. Violence. It's a harp. Contrabass.